You wanna know just well. Kārtējie 4 sūtījumi no AliExpress. Pirmo ņemsim šo. Man jau meita sēž un gaida, kad viņa atvērs šo paciņu. Vai ne, meitiņ? Jā. Un tur ir iekšā. Kinētiskās smilktis, ar kurām var spēlēties bērni. Zauja. Roza. Tev patīk, meitiņ, šī smilktis? Gribu. Gribi? Jā. Ir. Tu man neļaus paspēlēt. Tu pati gribi, ja? Jā. Es varu. Tādas interesantas. Viņas uztaisa, viņas paliek cietas un pieskarās. Viņas izjūt. Labi, dosim bērnam spēlēties savādāk, viņš nevar nociesties. Lūdzu, bumbiņa. Lūdzu. Labi. Nākamais. Vēl palikt tā. Ņem. Paldies. Ej pie galdiņa. Tā kā es to teicu. Pa zemi nē. Jā, Šitais es nezinu, kas tas tāds. O, Nelija. Kas? Atkal tev sūtījums. Tikai neizkustina to, ko es tev teicu, ja? Redzi? Tā somiņa, ko tu gribēji. O, paldies, paldies. Nu, ej, spēlējies. Tev nebūs interesanti. Tālāk, šitā ir jābūt mednieku kamerā. Jā. Man liekas, Kas? šī kamerai, es viņu tik parādīšu, kā viņa izskatās un tā, bet es viņai sīkāk, kā viņu pieslēgt un kā viņu filmēs, pēc tam uzfilmēšu. Tāpēc baterijas ir pasūtīts, viņas nav atnākuši. GSM alarm signalizācija. Jā, tēti? Meitiņa nerunā. Tu vari runāt? Nē, es tās. Vienkārši. Ja? Labi, nerunāt. Tā es pašu. Instrukcija. Angliski. Normāli. Kas mums tam ir? 2 LCD, 12 megapikseli kamera. Viņi ir diezgan dārgi. 80 eiro. Instalācijas disks. Vādi pie televizora. Antena. Parastais USB. Un tad ir pults. Ko pie koku pielikt kaut kāds. Jā, striķi. Tā signalizācija ir tāda interesanta. Viņai nāk iekšā simkarte, atmiņas karte un viņa, ja notiek kustība, jūs noteiktajā punktā viņa uz telefonu zvana, sūta īsziņas un video zvanus veids šajā signalizācija. Jā, meitiņ spēlējas. 8 baterijas parastās iet iekšā. It kā viss normāli atnāca. Meitiņ nedzied, lūdzu. Labi? Jā. Un nedaudzies. Nu, pa kameras pēc tam
tur ir programma jānovalda internetā, ieliek atmiņas kartē un tad viņi var tikai palaist. Viņa ir ūdens izturīga, viņa ir LCD monitors, arī ar apskatīties ar skārienu jūtīgu ekrānu. Nē, uz pulti viņi regulējās, uz skārienu jūtīgu nav, viņam ar pulti var patīt priekšu apskatīties, nofotografēt. Viņam vēl ir nakts redzamība, lāzers iebūvēts, ar kuru tu noteiktā punktā, ja ieies, viņi sāks filmēt, dot signālu un zvanīt uz tavu telefonu. Viņu var izmantot gan medībās, gan kā zagļus ķert, kur, nav elektrība, pieņemsim pieejama. Jā. 80 eiro, ja nemaldos. Meitiņa klusā, un zem video varēsiet apskatīties. Jā. Visi interesanti, bet, es atsevišķi uzņemšu video, kā viņi rāda, kā sensori darbojās vai vispār darbojās. Un tagad, laikam, būs auto tematika. Pagājušajā video man tur kaut kas notika. Nedafilmēja līdz galam. Cerams, ka tev viss būs kārtībā. Es par to kameru vēl gribēju pateikt. Tāda lieta, kad muitas nodoklis jāmaksā, ja? Bet es ar pārdevēju sarunāju tā, kad viņš man raksta, ka viņš man sūta dāvanu. Un līdz ar to mēs apējam Latvijas likumus visādus stulbus, kas ir, manuprāt, nesaprotam vispār. Un nav jāmaksā muitas nodoklis, jo pārdevējs norāda kā dāvanu, un pa dāvanām nav jāmaksā. To jūs varat izmantot, ja nemaldos kaut 40 eiro. Robežās jau sēlsāk ir maksāt muitas nodoklis, ja viņi atver jūs sūtījumu. Man izdevās. Nemaksāja. Vienreiz man nāca kaut kāda prece, arī bija 60 eiro jāmaksā. Un plus vēl es dabūju maksāt 6 eiro par atmuitošanu. Bet, ja sarunā ar pircēju pirms tam, kad viņš uzraksta, ka tas ir kā ir dāvana, tad nav jāmaksā. Tas ir, te ir jābūt BMW priekšējai restē. Es neatceros kādam modelim, tas nav mans, tas ir baigam čomam. Viņš gribēja cits restes un pasūtīt. Diezgan interesants. Nezinu, vai viņas atbilst tā, kā viņam jābūt, ja neatbilst. To jau redzēsim. Tad, kad ielikt iekšā. Kaut kā šitā. Jā. Es pieņemu, ka cik viņas maksāja? Arī 22 eiro. Nevar viņas, kad Latvijā nopirkt tādas. Cerams, ka derēs. Ja kādam kaut kas interesēja un palīdzēja īkšķi uz augšu, nepatika īkšķi uz leju. Bet nākamajā reizē. You wanna know just well.